Un vēl viena tēma, kam gribētos pievērsties, ir mūsu visu labklājības stūrakmenis, un proti nodokļu ieņēmumi Latvijā, un kur tad tā nauda rodās. Protams, ka nodokļus kārtīgi maksā visi budžeta iestāžu darbinieki, pedagogi, iekšlietu darbinieki, bet ir jāsaprot, ka viņiem jau algu maksā no tā paša budžeta. Līdz ar to, tad, kad jūs naudiņu saņemat, aiziet uz lietuviešu īpašumā esošiem lielveikaliem, nopērkat Grieķijā ražotu produktu, tad visa šī te nauda, ko jūs saņemat no attiecīgās iestādes un būtībā valsts vai pašvaldības budžeta, tad liela daļa no šīs naudas no Latvijas aizplūst projām. Ko mēs iegūstam vietā, jo citādi jau tas mūsu budžets būtu sen tukšs. Mēs cērtam un tirgojam mežus, kas ir mūsu tāds strateģisks resurss, kur cerams, ka tomēr mēs nenoprivatizēsim. Un otrs veids, kā mēs gūstam Latvijas budžetā naudu, ir no tiem nodokļiem, kurus samaksā tie Latvijas uzņēmumi, tie ražotāji ideālā variantā, kuri savus preces pārdod ārpus Latvijas. Jo tie, kas tirgo Latvijā, protams, tas arī ir labi, bet viņi tā kā Latvijas kopējos ieņēmumus nevairo. Savukārt tie, kas tirgo uz ārzemēm, tas ir līdzīgi kā šis Grieķijas, jogurta kaut kāds ražotājs vai arbūzu ražotājs no Marokas. Tāpat arī viņi iegūst naudu no mums, savukārt mums ir jāspēj iegūt naudu no viņiem. Un šī ir joma, par kuru ir ļoti nepopulāri runāt, jo iespējams no 90. gadiem ir palikusi šāda uztvere, ka uzņēmumi ir tādas nosacītas slaucamās govis, kuriem naudas ir daudz, jo viņš taču ir biznesmenis. Un nav taisnīgi, ka viņam ir laba mašīna un man ne tik laba, vai ne? Bet ir jau jāsaprot, ka no viņa biznesa veiksmes ir atkarīgs tas, cik naudiņas mēs Latvijā ienesīsim iekšā. Un lai cik veiksmīgi vai nevisai veiksmīgi Latvija tirgotos elektroenerģijas biržās ar Hesā saražoto elektrību, vai cik veiksmīgi vai neveiksmīgi mēs izsolītu cirtējiem savus mežus, kam diemžēl tiek diezgan maz uzmanība pievērsta šiem apstākļiem, tad tomēr ir jāuzklaus, ir jāsadzird tie uzņēmumi, ir jāsadzird tie uzņēmēji, kuri apgalvo, ka Latvijā strādāt ir grūtāk nekā ārzemēs. Tāpēc jau te investori Latvijā arī mazāk par mūsu pašu kaimiņiem, Lietuvu, Igauniju, par Skandināviju nemaz nerunāsim. Skandināvi no mūsu tirgu šobrīd iet projām. Negrib viņi šeit veidot uzņēmumus. Ko mēs savukārt daram? Bija labs mēģinājums dažus gadus atpakaļ, izveidojām mikro uzņēmumu institūtu, ja tā var teikt. Tas bija mēģinājums maziem uzņēmējiem, lai viņiem nebūtu jāslēpjās, lai katram nagu meistaram vai frizierim, kurš individuāli strādā vai galdniekam, lai viņam nebūtu jāsēž šajā ēna ekonomikā un jāstrādā tikai ar skaidru naudu, lai viņš varētu legalizēties, viņam uzlika pieticīgākus, nelielākus nodokļus, bet tad viņš varēja strādāt legāli un tomēr šos nodokļus maksāt. Es norādu uz mūsu valdošajām partijām. Šis institūts jaunās vienotības kontrolē tika likvidēts. Visus autoservisus un visus pārējos mēs atkal aizdzinām ēnu ekonomikā. Uzrīdījām viņiem, protams, ieņēmumu dienestu, kā jau tas pieklājās. Atgādināšu, arī tagad ir plāns pakontrolēt, kas notiek katru mūsu maciņos. Ja jūs nedodies pār pa 600 eiro, jums skaidrs naudas kaut kāds apgrozījums notiks, tad paskatīsies, vai jūs neesat pārāk aizdomīgs un vai jūs nevajadzētu papildus pārbaudīt. Bet vietā jau mēs īsti neko nedodam. Korupcijas uztvere Latvijā kāda bija, tāda ir. Knaps ar skaļām lietām, brīžiem kaut ko parāda, bet pārsvarā jau stīpra pārliecība nerodās. Korupcijas uztveres indeks, kāds švaks mums bija, tāds arī ir palicis. Un kas ir pats sliktākais, nav skaidrs un prognozējams nodokļu politikas uz nākotni. Nav redzējums. Mums ir viena un tā pati partija kontrolē varu vēl pirms Covid. Tas jau pagājuši ir 6, 7, vairāk gadi. Ja mēs vēl pieskaitīsim jaunā laika pie varas esošos gadus, tad tas ir ļoti ilgs laika nogrieznis. Un pa visu šo laiku mēs neesam atraduši iespēju izveidot saprotamu un prognozējamu nodokļu politiku tuvākajai nākotnē. Kā uzņēmējs var ieguldīt jaunas ražotnes izveidošanā vai aizņemoties no bankas vai izņemot no sava apgrozījuma vairākus miljonus, ja viņš nevar prognozēt, ko valsts no viņa gribēs pēc 2-3 gadiem, kāda būs nodokļu politika. Tāpēc aicinājums ir, un par ko noteikti ir jāiestājas arī mums, ka ir jāatbalsta uzņēmējdarbību un nevis tikai taisot kaut kādus fórumus un kārtējo reizi mistiski uzklausot uzņēmējus, bet sākot ar tādām elementārām lietām kā prognozējama nodokļu politika, lai uzņēmējs zina, kas viņu sagaida. Ar to sāksim, un tad jau domāsim tālāk par to, kā mēs varētu varbūt tomēr
saimnieciskāk izmantot Eiropas fondu līdzekļus, kas arī cita starpā ieplūst Latvijā un caur valsts uzraudzību tomēr nokļūst pie uzņēmējiem.